Čau visiem skatītājiem! Es izdomāju ierakstīt maziņu video par spēli Minecraft latviešu valodā. Pēc komentāriem, skatījumiem, laikiem sapratīšu, vai ir nepieciešama kāda pamācība, ko darīt, kā darīt un tā tālāk latviešu valodā. Tāpēc informācijas krievu angļu valodā ļoti daudz, bet latviešu valodā, cik es skatos, nepārāk. Sākšu ar pašu mazāko pamatu, tas ir kā pārslēgt režīmus, no radošā uz izdzīvošanu un tā tālāk. Priekš tā mums vajag atvērt čatu un lūk šādu slipu svītriņu. Tālāk iet game mode. Tas ir game mode rakstās. Un uzspiežot burtiņu, redziet, jums jau pašā augšā parādās uzreiz game mode, uzspiediet uz viņa, un redziet, viņš uzreiz automātiski parādās apakšā čatiņā. Tad nospiediet atstarpi. Un reku ir otrais variants. Kreatīva, jā, kreatīva. Tas ir radošais režīms. Uzspiediet uz viņa, nospiediet Enter, un radošais režīms jums ir ieslēgts. Nu, man viņš tā kā jau bija ieslēgts, tad nekas uz ekrānā, protams, neparādījās. Pie radošā režīma, kā jau zinām, mums ir visi materiāli pieejami. Teiksim, ja jūs kaut ko ļoti lielu gribat taisīt vai vēl kaut ko, jā, un nespējiet savākt un negribiet ilgi tērēt laiku materiālus, tad, protams, lieliem darbiem ļoti labi noder radošais režīms, teiksim, jā. Pie radošā režīma, kā jau mēs visi zinām, mēs arī varam lidot. Apskatīt tuvāko apkārtni. Es ļoti atvainojos, man ir diezgan pašvaks portatīvais dators, tāpēc lago. Par to mums te ir vistas, reku mums ir lāči, ķirbji, baigi forši. Un šādi mēs varam, mums šeit ir pat bandītu tornis, paskatieties. Par to es izstāstīšu mazliet vēlāk. Arī paskatieties, mums ir maza sniega būdiņa šeit. Nu, šādi var radošo režīmu daudz ātrāk aplidot, apkārtni apskatīties un visu pārējo. Portatīvais, protams, man lago, bet spēlēt var. Redziet, te ļoti skaisti izskatās iekšā. Ja nu gadījumā kāds nebija redzējis, nu, tad tagad mēs jums parādījām. Bet labi, ne par to mēs tagad izlidosim līdz mūsu jaukajam tornītim. Redziet, es viņus esmu redzējusi ļoti daudz, bet šoreiz es piezemējos ļoti tuviņam. Tagad par izdzīvošanas režīmu atkal atveram čatiņu, atkal vajag game mode, atstarpīta un skatieties pašā apakšā reku ir uzraksts, jā. Variet ierakstīt paši, variet uzspiest vienkārši uz viņu, redziet, viņš parādās čatiņā. Nospiežam Enter un skatieties, mums ir izdzīvošanas režīms. Viss lidot mēs nevaram, mēs varam tikai lēkāt. Mēs varam staigāt un godīgi vākt visus materiālus, visu pārējo. Mēs, protams, ātri uzskrēsim augšā, paskatīsimies, kas mums ir labs. Mūsu tornītī. Ui, mēs nokritām no trepēm. Nekas, gadās. Tā, mums te ir lādīta, kas ir lādīta. Tīri interesanti. Labi. Bet, teiksim, tagad mēs gribam atpakaļ ieslēgt radošo režīmu. Mēs atkal atveram čatiņu. Lūk, šī slīpā svītriņa atkal burtiņš, uzreiz pats pirmais ir game mode, atstarpīta un reku kreatīva. Atkal uzspiežam tā, lai viņa parādās čatā un uzreiz Enter. Un viss mums ir radošais režīms, mēs varam lidot. Izmantojot iespēju, es jums parādīšu, teiksim, jūs gribat mājās redzēt, šeit ir tādi karodziņi, jā? Teiksim, jūs gribat paņemt uz māju, bet negribat sabojāt šo skaisto torni, jā, teiksim. Mēs paņemam kaut kādu bloku, jā, teiksim, šo vienalga kādu. Uzliekam apakšā viņam, jā. Uzlidojam augšā.
garām. Uzlidojam augšā, nostājamies, pret karodziņu, bet tagad obligāti mums ir jāieslēdz atkal game mode un pats apakšējais. Tas ir izdzīvošanas režīms. Izdzīvošanas režīmā mēs varam tikai savākt. Redziet, tagad jums parādījās šeit, ja jūs to darīsiet kreatīvā, tad jūs vienkārši nositīsiet to karodziņu, viņš jums rokās netiks. Bet tagad gan mēs ieslēdzam atpakaļ kreatīvu, radošo režīmu. Paņemam šo, uzliekam atpakaļ, bet skatieties, kas ir. Karodziņš ir vietā, bet viņš mums paliek arī rokās. Tādējādi mēs viņu dabūjām sev. Mēs dabūjām viņu priekš sevis, bet atstājām oriģināli pie torņa. Un tagad mēs viņu varam, teiksim, aizvest uz mājām, Mājās jau kreatīva režīmā mēs viņu varam likt, cik vien daudz gribam, teiksim. Bet, ja mēs viņu kreatīvā nositīsim, tad loģiski mēs viņu vairs nedabūsim. Kreatīvā, redziet, viņš pazūd. Teiksim, Kreatīvā nosītot. Jūs, protams, mājā variet izdarīt tā, ja jūs salikāt vairāk nevajag, jums mājā ir kāda lādīte. Jūs variet lādīti, mierīgi nolieciet lādītē. Un viss viņš jums saglabāsies, ja kādreiz būs vajadzīgs. Jūs varat tā kā ieslēgt kreatīvu, viņu paņemt, salikt mājā, kur ir nepieciešams. Un viss karodziņš jums būs. Ja ir kādi jautājumi, ko darīt, kā darīt Minecraftā, lūdzu rakstiet komentāros. Labprāt paskaidrošu, izstāstīšu, parādīšu. Paldies par uzmanību. Visu labu. Cerams, ka patika.